vairs nav. Tik daudz bezdarbs turpina pieaugt. Es esmu pārliecināts, ka mūsu galvenais uzdevums ir rīkoties ātri. Es esmu pārliecināts, ka mēs esam spējīgi to visu izdarīt. Un vienlaicīgi es gribu teikt to, ka bez sociālajām problēmām, bez šīm darba problēmām ir vēl viena būtiska problēma, kuru es esmu iezīmējis savā programmā, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādu atbalstu sniegs ik viens rīznieks. Tie ir mūsu bērni, kuri ļoti bieži pavada laiku uz ielām, kuri bieži atrodas tādā draugu lokā, kur var rasties dažādas problēmas, kur var tikt lietotas narkotikas laikā, kad vecāki ir palikuši bez darba. Jautājums, ko valsts, ko pašvaldība var palīdzēt. Un es domāju, ka šiem bērniem mēs varam palīdzēt pirmkārt tādā veidā, ka pēc skolas viennozīmīgi varētu būt radīti daudzi pulciņi. Tam, kam patīk dziedāt, tam, kam patīk mūzika, viņš varētu pie skolas iet šādā pulciņā. Tiem, kam patīk sportot pie skolas, viņi var sportot, jo daudz vecāki, ar kuriem es esmu ticies un runājis, viņi teica, mums ir problēma, jo es nevaru paņemt savus bērnus pēc skolas un atvest uz mājām, jo vienkārši es strādāju, ko mums darīt. Un to, ko vecāki man ir rekomendējuši, tieši to, lai šādas aktivitātes būtu pēc iespējas vairāk tieši skolu tūmā, un tad nebūs vairāk problēma ar bērnu pārvietošanās drošību. Tad ir iespējams arī no skolu puses viennozīmīgi palīdzēt tām ģimenēm, kurām ir vajadzīgs īpašs atbalsts. Jo šodien investīcijas bērnos, investīcijas sportā, kas ir ārkārtīgi svarīgs šodien, tas ir tas arguments, kas tiešām var daudzus atturēt no nelikumībām, narkotiku lietošanas, alkohola lietošanas. Es domāju, ka tas mums būs jādara jau tūlīt. Tāpat kā es esmu teicis, ka darīsim visu, lai no 1. septembra pie visām skolām būtu policija, jo tās vairāk kā 40 skolas, kuras tiek apsargātas, vismaz ar vienu policistu ikdienā, tās skolas šodien uzrāda pavisam citu statistiku. Tur nelieto narkotikas, tur netiek atņemta nauda skolniekiem, netiek atņemta mobīlie telefoni. Tā ir elementāra lieta, viens policists uz vienu skolu, es domāju, tas nav daudz prasības. Vienlaicīgi ir jāsaka, ka ir svarīgi, lai būtu skateparki, lai būtu bērnu rotaļu laukumi visā Rīgā. Pirms neilga laika es biju Grīziņkalnā uz vienu fantastisku pasākumu, kurā bija daudz jauniešu, bija daudz sporta, bet es biju izbrīnīts. Izrādās, lai šādu pasākumu organizētu, Rīgas domas atbalsts ir bijis visai niecīgs, vēl vairāk, lai šādas aktivitātes, kas nav saistītas ar biznesu, nemaz par tām vēl jāmaksā Rīgas domai. Šīs ir absurdas situācijas. Ja kāds tiešām grib palīdzēt bērniem, viņam vēl jāmaksā par zemes nomu un tā tālāk. Man šķiet, ka tā ir tiešām birokrātija. Mana programma ir daudz plašāka nekā man atvēlētais laiks. Es varu pateikt to, ka mūsu mērķi būs tik lieli, cik lieli būsim mēs paši. Jeb mēs būsim tik lieli, cik lieli būs mūsu mērķi. Un tieši tāpēc šodien es gribu izmantot iespēju un skaidri pateikt visiem tiem, kuri plāno uzstādīt kādu latiņu sev un Rīgai. Ja jūs uzstādīsiet latiņu šādā augstumā, tad tas būs jūsu mērķis. Ja mēs latiņu uzstādīsim tādā augstumā, tad tas būs mērķis. Bet es domāju, ka ir pienācis laiks mums darīt tā, lai mūsu mērķi būtu tik augsti, lai viņus pamanītu ne tikai Rīgā, ne tikai Latvijā, bet lai šos mērķus pamanītu visā pasaulē. Es esmu pārliecināts par to, ka arī šis nav tas lielākais augstums, kuru mēs varam sasniegt visi kopā. Es esmu pārliecināts, ka mēs varam dzīvot labākā Rīgā. Es esmu pārliecināts, ka mēs varam dzīvot labākā Latvijā. Es esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki mūs apskaudīs par to, kā mēs būsim izmantojuši šo iespēju laiku. Bet, lai mēs to sasniegtu, mums ir nepieciešams apvienot spēkus. Mums ir nepieciešams vienoties par vienu lielu vīziju. Mums ir nepieciešams būt vienotai komandai Latvijā.
Es esmu pārliecināts, ka šodien Rīga ir gatava palīdzēt izvest valsti no krīzes. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka rīdzinieku spēkos ir pacelt tādu svaru, kādu Rīga nekad nav cēlusi. Un tieši šajā grūtajā laikā es gribu šodien aicināt visus jūs uz aktīvu darbu. Katram savā darba vietā, katram uzstādot mērķus. Bet ir jāsaprot, ka šodien ir tas laiks, kad ir nepieciešams arī padomāt par Rīgu. Un tieši tāpēc 6. jūnijā būs iespējams ikvienam no rīdziniekiem atvērt tās durvis, kuras parādīs, kādu nākotni mūs gaida šeit Rīgā. Un es esmu pārliecināts, ka tie cilvēki, kuri grib rīcību, tie cilvēki, kuri pārliecināti, ka Rīgai ir jābūt bagātai valstī, ka Rīgai ir jābūt pilsētai, ar kuru mēs varam lepoties. Un tie darbi, kurus mēs uzsāksim, šos darbus turpinās visi mūsu bērni un mazbērni. Šodien amerikāņi ir teikuši, let's have a chance, ja? Tad es gribētu teikt, let's have a possibility. Izmantosim šo kā iespēju laiku. Izmantosim iespēju tiešām sasniegt tos augstākos mērķus. Lai Dievs mūs svētī, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka veiksme būs mūsu pusē. Bet ir viena lieta, kas ir jāpasaka, būs smagi jāstrādā. Un ja jūs atbalstīsiet mani kā nākamo Rīgas mēru, tad es šodien esmu gatavs solīt jums, ka es strādāšu smagi. Un es ceru, ka tie rīznieki, kas to redzēs, viņi varēs teikt, jā, mums ir mērs. Es strādāšu un es ceru būt par piemēru arī tiem, kas šodien ir nolaiduši galvas, tie, kas nezin, ko darīt. Un es esmu pārliecināts, ka Rīga tiešām būs tāda pilsēta, kuru mēs vienmēr esam sapņos redzējuši. Paldies! Un